Hāzbole. Ja uz hāzboli paskatītos no putna lidojuma, tā nešķistu liela. Dažas mājas, ceļi kā mierīgi pavadieni, pļavas un meži, kas tās ieskauj no visām pusēm. Taču tieši šajā vienkāršībā slēpjas vietas patiesais spēks. Hāzbola nav vieta, kas steidzas tikt pamanīta. Tā ļauj sevi ieraudzīt tikai tiem, kuri skatās lēni. Hāzbola elpo lēni. Rīti te sākas ar dūmiem, kas klusi ceļas no skursteņiem un izpūst zilganā gaismā. Sākas ar vārtiņu čīkstēšanu, ar sniega čaboņu zem zābakiem vai rasas mitrumu vasarās. Zemnieki dodas savās gaitās pie laukiem, pie kūtīm, pie zemes, kas te nekad netiek uztverta kā pašsaprotama. Ziemā kaut kur mežos dzirdama zāģa rūkoņa vai krītoša koka rīboņa. Ziema ir laiks, kad jāgādā malka. Vasarās tiek pļauts siens un apstrādāti labības lauki. Zeme hāzbolē tiek apsaimniekota ar cieņu, bez steigas, it kā katrs darbs būtu saruna ar vietu. Reizēm pa lielceļu aizjāja jātnieks, zirga pakavi klusi acitas pret sasilušo ceļu, elpa paceļas miglā, un viņi pazūdēs līkumu, atstājot aiz sevis tikai īsu skaidru brīdi kustībā. Citkārt pāri laukam aiztraucas kamanas suņi pavadās. Suņi skrien tik ātri, ka sniegs aiz viņiem virpuļo, lokās un uz mirkli paliek gaisā. Tas ir skats, kas pazūd tikpat ātri, kā parādījies, bet paliek atmiņā uz ilgu laiku. Lauki viļņojas starp mājām, un aiz tiem sākas meži. Veci, klusi meži, kas aug pāri pasakainiem, klinšainiem pauguriem un kalniem. Vietām klintis iznāk virzemē kā senas domas, kurām vairs nav jāslēpjas. Egles šeit aug gadsimtiem, saknes dziļi zemē, galotnes augsta debesīs. Meži glabā klusumu, kurā var dzirdēt pašam sevi. Otrpus hāzbolē plešas neliels meža ezers. Ziemā tas guļ, balts un rāms it kā aizmidzis. Vasarā tas elpo dzirkstī un atspoguļo debesis, kas mainās visas dienas garumā. Ezers vienmēr ir bijis robeža starp ikdienu un sapņiem, starp šodienu un to, kas bijis sen. Pakalnā slejas veca muiža, vārena, skaista, balta koka ēka, kas raugās pāri hāzbolē, kopš pašiem tās pirmsākumiem. Muižas sienas ir redzējušas laikus, kad šeit valdīja greznība, un laikus, kad palika tikai vējš. Runā, ka muižnieks tur dzīvojot joprojām, jo kurš gan cits spētu uzturēt tik milzīgu un skaistu ēku ar tās plašajiem īpašumiem kārtībā. Muiža klusē, bet tā nekad nav tukša. Netālu no Levija mājvietas krustelēs stāv dzirnavs, vārenas, kā jau ierasts Somijā. Būvētas no pamatīgiem izcirstiem granīta bluķiem, kas izskatās dzīvi redzējuši vairāk, nekā var izstāstīt. Dzirnavās dzīve sen ir apstājusies. Milti šeit vairs neputa, rati vairs nečīkst, bet sienas joprojām stāv, klusas un nelokāmas. Varbūt kādu dienu nāks laiki, kad te uzradīsies īsts saimnieks, kurš pratīs iegriezt dzirnakmeņus atkal. Tas šādai vietai kā hāzbola piestāvētu. Un cilvēki, hāzbolas ļaudis nav diži cieši kaimiņi. Mājas stāv atstatus viena no otras, un šejieniešiem neiet pie sirds, ja kāds svešs pārāk ilgi glūna viņu pagalmā. Taču citādi ļaudis ir laipni un draudzīgi, un ja satiekas uz ceļa vai takas, vienmēr pamājas veicienu. Pamājiens te nav pieklājība, tas ir apliecinājums, ka tu esi pamanīts un ka piederi šai vietai. Ja te nejaušs garām braucējs iemaldītos, viņš ieraudzītu mieru. Ne tukšumu, bet mieru. Mieru, kurā katrai skaņai ir sava vieta, kur vējš nepārtrauc domas, bet tās pabeidz. Kur klusums nav vientulība, bet mājas. Tieši šīs vietas dēļ te ieradās cilvēki, kuri tagad sauc hāzboli par mājām. Un tieši šīs vietas dēļ Levijs viņus atzina par labiem.
jo vieta, kas spēj dzīvot saskaņā ar sevi, pievelk tos, kuri prot klausīties. Un Hāzbola vienmēr ir bijusi vieta, kas klusībā runā.